Čau, draugi un sekotāji, kas ir abonējuši manu kanālu. Esmu ļoti pateicīgs jums, ceru, ka mēs augsim vēl lielāki. Šoreiz būs stāsts, laiksim jaunā piedzīvojumā. Stāsts būs par vienu no maniem transporta līdzekļiem, jā, šito mopēdu. Mopēds Delta. Delta jau man ir stāv kādu labu laiku arī. Es ar viņu pa lielam vienreiz gadā viņa tiek lietota grobiņā uz zelta mopēdu. Pa cik grobiņā šogad būs 5. gadu zelta mopēds, pa cik tas ir mājas brauciens, mums noteikti arī jāņem tur ir dalība. Tāpēc šodien mēģināšu ielikt mopēdam dzinēju. Pa lielam man galīgi negribās vairs čakarēties ar viņu, bet nu nav variants mājas brauciens. Un jā, redz, ko man dzinējs stāv šeit uz galda, noputējis, apaudzis ar zirnekļa tīkliem. Jo bija tā, ka pēdējā gonkā man tas dzinējs noklemēja un tāds Andris Liepišs, kas no Jūrmalas ir, kas taisa dzinējs, man palīdzēja saremontēt viņu. Viņš sataisīja, atsūtīja man viņu un tā arī man viņš stāvēja stūrī. Šodien jā, būs tā diena, kad mēģināsim dabūt viņu iekšā šeit, mēģināsim kādu testu braucienu vēl uztaisīt, jo ar šo mopēdu mums šogad ir 2 lieli notikumi. Pirmais ir grobiņa zelta mopēds, un otrais, jā, es ar viņu piedalīšos dragreisā. Īstā, legālā dragreisā, kur ar močiem būs, un tad par to būs arī kādā citā sērijā, un es domāju, būs ļoti, ļoti interesanti, kā tas viss attīstīsies ar šo veco aparātu, bet skatīsimies, jā, kā mums sanāks. Jā, mums šodien ir dzinējs un arī šis izpūtējs jāuzliek virsū, tāpēc, kad šis izpūtējs ir uztaisīts kā sporta izpūtējs, viņam ir viss iekšs izņemts ārā, viņš ir vienkārši negan skaļš, un es negribu, lai uz manīm dusmojās grobiņas iedzīvotāji, kad es viņu braucu. Tāpēc uzliksim standarta izpūtēju un brauksim ar kādu viņš ir. Tā kā mēģināsim kaut ko izdarīt. Jums arī ir tā, kad 10 atslēgu mūždienu pazūd. Tā kā man, pieņemsim, labi muciņas man vēl turās pie manis, bet parastā 10 atslēga kaut kur visu laiku pazūd un nevar atrast nekur. Un tad, kad viņi nevajag, tad viņi vienmēr atnāk. Jā, ņemsim tēt izpūtēju nost, tad mēģināsim visu pārēju izdarīt. Nu, čakars pamatīgs vienkārši. Sūda mopēdu, bet nu ko darīs? Starp citu zelta mopēdu arī brauc veči, kuriem jau ir pār pa 50 un 60 gadi. Nu, viņi nečīkst, ka taisa savējos mopēdus, bet nu, šis lēnām laikam jau vairs nav priekš manis. Bet, nu, ko darīs? Hobijs paliek hobijs, ne? Ierakst komentārā, tev arī kādreiz ir bijusi Delta, vai toreiz viņi ritīgi čakarējies. Nu tā, ka tā pa īstam, tā, ka tev vienkārši viņi gribās iesviest krūmos un nesaka vairāk un aizmirst pa viņu. Tā, draugi, šis jau ir jauns pavērsiens, kad tev jau sāk pietrūkt pacietība atskrūvēt skrūvu, tāpēc ņēmām mūsu veco labo draugu Flexi. Nost ir! Brīnumainā kārtā man tas mopēds vēl nav izbesījis. Vēl jā, iecelsim tagad dzinēju. Jācer, ka mums tas sajies. Dabūsim skrūves. Ieliksim gāzi, es domāju, pirms tam. Un tad jau būs bišķiņ vieglāk. O, jā, te viss būs maizē. Varbūt. Nu ko, draugi, patiesības brīdis ir klāt. Mopiņš ir salikts, dzinējs ir vietā, viss ir pievienots. Noteikti, ka kaut kas nebūs tāpat maizē. Mēģināsim darīt to, kas mums ir jādara. Jāatgriež krāniņš, jāuzplūdina. Un mēģināsim pirmo startu uztaisīt. Šito ilgi neesmu darījis. Atcer, ka tur nāks par kaut kādu benzīnu.
Šitā jau var 2 nedēļas pludināt viņu. Kaut kas nav ritīgi. Laikam jātais ir vecais labais triks un jāpūš bākā. Nu, ko iepūt bākā un aizgāju uzreiz. Uzpludināts ir. Tēd es nevaru pieņemt lēmumu, vai mēģināt kurbuli viņu darbināt un cerēt, ka neatsitīs apakaļ ar čībām, vai mēģināt stumt. Bet, nu labi, paprovēsim ar kurbulīt sākumā. Patiesība tīk. Labi, nečkarēsimies un stumsim tuliņu viņu. Priekš kā man tas ir vajadzīgs, es nezinu. Mēģināsim tuliņu uzstumt. Varbūt, ka sajies. Tā. Ko, draugi, esam apakaļ? Viņš iet. Viņš iet. Grūts jau negan pretīgi. Nu, ko šobrīd prieks ir neviltots un ir jāizdara dažas lietas. Pirmām kārtām nedariet tā, kā es darīju. Brauciet tikai ar ķīveri. Un otrais, ko mēs darīsim, mums viņu vajadzētu apdrošināt un mēģināt izbraukt lielāku aplīti, lai varētu saprast, kā dzinējs uzvedās. Tas būs interesanti. Ņemšu uz līdzā test drivā. Tuliņ mēģināšu viņu apdrošināt un tad izbrauksim kādu līkumiņu. Pastīsimies, kā viņš uzvedās. Nu ko, draugi, aizbrauksim tagad uz to vietu, kur notiks zelta mopēds. Parādīšu trasi un visu pārējo, tā kā mēģināsim uztaisīt test drive pirmo tādu kārtīgo. Ķīverīt ir gatavībā. Pats arī apdrošināts arī ir. Starp citu 4,20 maksā apdrošināšanu viņam uz mēnesi. Man pietiks ar mēnesi. Tā kā jā. Jā, viss tas lielais bardaks notiks 3. augustā šeit. Tas ir pēc nedēļas jau. Redz, ka tur jau mazie trenējās. Lauris jau kaut ko dara, zīmē krāsu. Šeit pat A9 šosejas malā notiks. Visa gonka. Tā kā jā, tiekamies noteikti gonkā. Kā jau visiem profesionāliem sportistiem, arī Janko ir vajadzīgi treniņi. Tāpēc šodien mēs esam atbraukuši uz saviem mopēdiem uz treniņu, jo šonedēļ būs lielais notikums. Ekuma konkurence. Jācer, ka viņam arī tā būs gonkā, ka viņš čakarēsēs. Oi, piedod. Sportinieki, Ainardamps. Gatavojās puikas, tā kā pašausim pa trastuliņu vaļā. Tā mans mopēdiņš akal mani pievīls. Es pat pusi apuli nenobraucu, ķēdi nokrita. Un motoram bišķi saplēs vienu lietiņu, bet vismaz Janko brauc kaut kur. Vēl vienam biedram kaut kas nav maizē. Janko nāk. No? Daudz braukt nevajag sajāt līdz sacensībām. Jā, vai ne? Reku mani problēma tāda. Redzi, izlauza šito vietu. Es nezinu, reku Janko atnāc. Lūdzu, ja vari. Jā, vien tas jau nebija iepriekšējos. Bija tieši tas pats. Izvēl gabalu. Braukt var? Es jau viņu nozāļēju fleksīsā. Varbūt daļai vispār nāktu nozāļu to štuku. Jā, bet redzi, man ir it kā šitais ten, ko varētu iebāzt, vai to nevajag nemaz. Tas brīdis, kad viss ir slikti. Janko, palīdzēs man šito dabūt vietā. Ir. Gatavs. Jā, tas ir patiesīgs mirklis. Tad ir iekšā. Būs vai nebūs? Paga, kā viņam ir šitā ten viņš jāliek, jā? Tiesā ir. Kāpēc šito vajag fleksēt? Tuvāk iesiekšu, tuvāk pies, tuvāk. Tad varbūt es pieskrūvēju. Šitam? Jā. Jābrauc fleksēt? Vai žēl?
Mums ir problēma, mums ir tā, ka šitajā nav skrūsi pa īsti. Tie varējām būt mēs. Varējām. Tie varējām būt mēs, kas aizbrauc. Gan jau, ka vēl būsiet. Es jau varu aizbraukt. Mans glābējs atbrauc. Aivars, viņš par tiem mopēdiem ir piesaistīts pie manām retro problēmām. Nu? Jā. Gribēs izbraukt? Nē, paldies. Redzi, kāds pa bērnu. Redz, Aivars, šitais ten, man šitā vajag to skrūvu. Nu, no tās puses viņa jāieliek. Redzi, šito paņems malā un šito ten no šitās vietas. Kā ir mopēda skrūvēt, Aivar? Vai labi. Kārtējā retro problēma. Man jau paliek žēl, Aivar visu laiku man palīdz. Bet nu, viņš izbrauks drīz pa trasi. Nav laika, man sajūgt jau. Nu čau, draugi, esam notikuma vietā. Tur ir rinda uz reģistrāciju. Mēs veiksmīgi jau piereģistrējāmies. Tuliņ aiziesim uzlikt laika kontroli šito mopēdam. Tad jau gaidīsim tuliņ pašu sākumu un tad es jums parādīšu gan kvalifikāciju vispārējo. Ko, draugi, mēs savu konkurentu Janko? Tie varētu būt mēs. Šodien vēl mēs varētu būt. Jā, šodien startēsim. Izstāst, ka mūsu klasē būs ļoti daudz dalībnieku. Tagad sākās kvalifikācija mazajiem rūģiem. Pilns mocīšiem. Tā kā jā, būs interesanti. Tuliņa nobrauks mazie. Un pēc kaut kādām pāris minūtēm arī mēs sāksim braukt. Janko, kā tev liekas, cik tur ir nauda iegrūst iekšā tajā mopēdā? Kā pateikt, 4 cipari viennozīmīgi. Kad 1000 eiro varētu būt, jā? Mierīgi. Esam gatavi uz kvalifikācijas braucienu. Izstāst, ka mums būs diezgan daudz konkurentu. Veči noskaņojušies. Retro garāžu rulē. Jā, tuliņ ies vaļā. Piesakojam kanālam, būs vēl. Tulie moči iet vaļā tagad. Šitais vairs nav mopēds, draugi. Šis ir kaut kas nopietnāks. Tikmēr pirms gongas. Vai tev palīdzēja kaut kā paspiest? Sajūgsi virsū. Brendonam pirmā gonga. Paskats ir šāds pagaidām. Tā tas notiek zelta mopēdā. Tie varējām būt mēs. Nu, tā kā nevajag, lai notiek tā kā Brendonam. Bet tie varam joprojām būt mēs. Varam būt mēs. Pirmais numurs, pirmajā Gatavs?
Brendons joprojām cīnās savēju pļērpī. Nu jābūt gatavs. Būs gatavs. Katru aplī 3 sekundes ātrāk. Diezgan neticam, esam 4. vietā pagaidām. Principā jācer veiksmai, ja viss izdosies, tad varbūt tiksim trīniekā, bet nu jācer. Viņš nākamgad arī mēģinās ar čečet nolaist gongu. Redzēsim, vai tas piepildīsies. Vecie ritīgi mauli. Pēdējā jau pēc tam būs apbalvošana. Janko! Trešais varēja arī būt es, bet nu lai jau tiek. Janko jauns pavērs. Kur tur kāds Red Bull? Gatavs? Tas apmols, Jāni. Tas varēja būt arī tu. Jā, paldies. Tiksimies kādā citā sērijā atkal.